Uzņēmums būtībā, manuprāt, uzsāka sadarbību ar bonuskarti tieši tad, kad es pievienojos kolektīvam, bet mums šis bonusiņš un šis labums darbinieku iestājas pēc 6 nostrādātiem mēnešiem. Tā kā tad, kad es biju izturējis pārbaudas laiku un nedaudz vairāk, tad es arī sāku lietot bonuskarti, tad tagad sanāk aptuveni 2,5 gadi. Man ļoti patīk ērti izmantojums. Esmu saskārusies ar to, ka lielākajā daļā pakalpojumu sniedzēju, pie kuriem es vēršos, kas ir ēdināšana vai ārstniecība, kad bonuskarti var izmantot. Manuprāt, jā, ļoti labs darbinieku labums. Kafija un rīkstiņi laikam ir kļuvuši par tādu pašsaprotamu, bet tie pārējais labuma grozi īstenībā ļoti atšķirās no uzņēmuma uz uzņēmumu. Tas noteikti saistīts ar uzņēmumu lielumu un to, cik kopumā varbūt darba devējs redz to pievienoto vērtību tam konkrētam labuma veidam. Bet man liekas, tā mūsu pieeja nosedz varbūt arī tādas lietas, kas citos uzņēmumos ir kaut kādā citā veidā, piemēram, ir uzņēmumi, kas apmaksā darbiniekiem pusdienas, bet šī gadījumā mums tad ir izvēle. Ja mēs strādājam hibrīda režīmā, tad, kad mēs nākam uz biroju, vai tad mēs dodamies pusdienās un apmaksājam to ar bonuskarti, vai arī mēs to naudu iztērējam kaut kam citam, kam mums tas ir vairāk nepieciešams, varbūt ārstniecības pakalpojumiem. Man patīk katrā gadījumā tā izvēles iespēja. Domājot kopumā, tādām tendencēm darba tirgu, man liekas, arī tie uzņēmumi, kas veido to vispār to labumu grozu tādā veidā, ka cilvēkiem ir šī izvēle starp dažādiem veidiem, man liekas, ka tie ir tā kā ieguvēji, jā, ka tas tomēr ir simpātiskāk. Es domāju, ja cilvēks ir strādājis tādā organizācijā, kur jau ir kaut kādi šie papildus lietas un tas, kas citur varbūt ir ekstras, tomēr veidojas arī tāds pieredums un mainot darbu, gribās tad vai nu to pašu vai labāk un vairāk. Tas noteikti to darba devēja tēlu var uzlabot, un es domāju, arī tā pieeja arī pie mums līdzīgi, kad tas labums tā kā iestājas nedaudz vēlāk, tad sanāk tā, ka, pieņemsim, pēc tiem 3 nostrādātiem mēnešiem ir šī veselības apdrošināšana, pēc 6 mums ir šī bonuskarta, tad reiz gadā tur tiek pārskatīts tas budžets un tā. Es domāju, jā, ka tas kopumā parāda tās rūpes darbinieku un to, ka darba devējs vēl sadarboties ilgtermiņā, un tas jau arī ir tas parasti, ko darba ņēmējs arī meklē, ka būs šī ilgtermiņa sadarbība un ka tie apstākļi, tie nosacījumi ar laiku arī pakāpeniski uzlabosies. Jā, tā kā noteikti jā, tas ir tāds plusiņš pie darba devēja tēla, ja ir kaut kādas papildus lietas, ko viņi piedāvā.